podziņu paņem un pēc tam pasniedz bērnam 18. dzimšanas dienā, piemēram, lūk, viesmaizīt, kuras uzsmērēja vēl gaidīdams tevi, piemēram. Jā. Skaisti. Jā, nākotnē ielūkoties ļauj zinātnieki jau šodien, bet kolēģiem arī noteikti stāsti par nākotnē arī, jā, labrīt. Jā, parasti jau vecāki saviem bērniem izveido šo krājkontu, kas ir pieejams 18 gadus sasniedzot, tad, laikam, tāda pieeja par sviestmaizi ir kā laba alternatīva. Jā, jo to ir daudz, pasties, to vismaz gadiem 10 sviestmaizes nodrošināts, var sakrāt, sasmērēt uz priekšu. Jā, bet Latvijas sportā pēdējais pusgads ir bijis tāds vienveidīgs, arī emocijām piesātināts, un arī vakardien skandāls satrisināja Latvijas biatlona saimi par šo saķeršanos, kas ir iespējamā notikusi starp Andreju Rastargujevu un treneri Ilmāru Brīsiku. Diezgan savā ziņā nepatīkama šāda situācija, bet, protams, cerams, kāds izklāsts būs arī diezgan turpinājumā. Tāds kaujiniecisks gars tur iesniegt. Jā, Ilze savukārt... Jā, par to uzkrāšanu, tad es zinu, ka atsevišķi kalni parasti sniegu apklāja ar kaut ko un tādā veidā tā kā patur un gluži 18 gadus noteikti to nevarēs iekonservēt un arī jāskatās sižetā, kādi ir tie materiāli un pieejamie līdzekļi, bet es pieļauju, ka tas neattieksies uz laikapstākļiem un uz sniegu pilnīgi noteikti. Par situāciju šobrīd. Tad šorīt valsts rietumu un centrālajā daļā, kā arī lielā daļā Vidzemes ir neliels mākoņu daudzums, savukārt Latgalē skaidrs debesis, un tur šis rīts ir arī krietni vien augstāks. Tur gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -12, -13 grādiem, citviet Vidzemē tās vārstās no -2 līdz -4 grādiem. Valsts centrālajā daļā un arī Kurzemes vidienē no -1 līdz -2, -6 grādiem. Kurzemes piekrastē šobrīd gaisa temperatūra no 0 līdz +1. Valdošais ir lēns dienvidu austrumu puses vējš un visā valstī ir pasliktinājusies gaisa kvalitāte. Braukšanas apstākļi šorīt uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apmierinoši. Diena lielākoties būs saulaina, bet pēcpusdienā un vakarpusē no rietumiem Latviju sasniegs nokrišņu zona un Kurzemē ir gaidāms lietus. Dienā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā paaugstināsies un sasniegs +3, +6 grādus.